Statistika ir spēcīgs instruments datu analīzei, bet to var izmantot arī maldinošos nolūkos. Statistikas manipulācija ir process, kurā zinātniskie dati tiek viltoti, pasniegti neprofesionāli vai mainīti. Tā rezultātā var izveidot nepatiesas teorijas. Manipulējot ar statistiku, var pierādīt jebko. Iedziļināsimies manipulācijas paņēmienos, kas tiek izmantoti, lai sagrozītu patiesību. Viens no populārākajiem manipulācijas paņēmieniem ir cherry picking, jeb selektīva datu izvēle. Cilvēki izvēlas tikai tos datus, kas atbalsta viņu viedokli, ignorējot pretrunīgos. Izvēloties datus, manipulātori var radīt maldinošu priekšstatu par kopējo ainu. Grafiki un diagrammas ir lielisks veids, kā vizualizēt informāciju. Tomēr ar tiem var manipulēt. Mainot proporcijas, var radīt iespaidu, ka situācija ir daudz dramatiskāka nekā patiesībā. Aptaujas ir lielisks veids, kā iegūt informāciju, bet ja tās nav objektīvas vai izstrādātas nepareizi, rezultāti var būt nepatiesi. Slikti formulēti jautājumi vai subjektīva atlase var novest pie nepatiesiem secinājumiem. Nesen sastapāmies ar statistiku, kas liek domāt, ka Latvijā ir viena no augstākajiem komunālajiem maksājumiem. Šo statistiku platformā X izvietojas Cons World of Statistics, kam ir 3,5 miljoni sekotāji. Cons lieto zilo emblēmu, kas agrāk tika izmantot kā kvalitātes zīme, taču to var nopirkt jebkurš. Cons statistiku pārpublicē atkārtot, jo tā vienmēr gūst lielu popularitāti. Šeit ieraksts no 1. aprīļa, šeit 1. jūnijas, šeit 1. augusts un šeit 1. decembris. Kā redzam, dati katru mēnesi atšķirās. Izmeklējot tālāk, uzzinām, ka Cons datus ir ievācis no portāla numbeo.com, kas ir pūļa pakalpojumu platformas datubāze, kurā jebkurš lietotājs var ievietot paša izvēlētu skaitli par komunālajiem maksājumiem, kuru patiesumu neviens nepārbauda. Konta izveidotājs ir krievu izcelsmes Denis, kurš pēc publiskajiem datiem mīt Maskavā. Kontam ir raksturīgi publicēt patīkamu statistiku par Krieviju. Šeit, piemēram, redzam pasaules līderu atbalsta reitingu. Jā, pirmajā vietā ar 78% ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Šis konts samērā bieži parāda savu nostāju par Krievijas-Ukrainas karu. Piemēram, veidojot aptaujas, tajās nereti masveidā piedalās boti, liekot mums domāt, ka lielākā daļa cilvēku uzskata, ka ASV vairs nevajadzētu sūtīt militāro palīdzību Ukrainai. Šis konts ir teicams piemērs, kā izmantojot statistiku, var manipulēt ar publiku un virzīt diezgan labi maskētu dezinformāciju dziļāk mūsu prātos. Kā aizsargāties pret šādu manipulāciju? Katru reizi, kad kāds izmanto statistiku, pajautā sev, kāpēc viņš ir izvēlējies tieši šos datus un no kurienes tie nāk. Nevienmēr aiz skaistiem grafikiem stāv patiesība.